Mūsdienās robeža starp ilūziju un realitāti kļūst arvien nemanāmāka. Kaut kas līdzīgs notiek arī ar fotogrāfiju. Mūsdienās par fotogrāfu var kļūt jebkurš pateicoties modernajām tehnoloģijām. Kur ir tā robeža, kad fotogrāfija paliek un kļūst par mākslu, vai arī fotogrāfija ir tikai un vienīgi kā sociālās sazināšanās līdzeklis? Nav daudz tādu izpausmes žanru, kas no unikāla un elitāra mākslas veida, pateicoties tehnoloģiju attīstībai, kļūst par ikdienā katram pieejamu un lietojamu informācijas un sazināšanās nepieciešamību. Ja vēl pirms 30 gadiem fotogrāfijās iemūžinājām savā dzīvē būtiskus notikumus vai parādības, lai pēc tam kārtotu šīs atmiņas albumos, tad tagad, pateicoties interneta attīstībai, jebkura mirkļa fiksēts attēls ir neatņemama teju ikviena sazināšanās valodas sastāvdaļa sociālos tīklos vai ikdienas telefonzvanos. Es šodien pamodos un mans kaķis bija laimīgs. Cik kaķa fotogrāfiju? Sociālā tīklā iekšā 30 laiki. Man draugs saka, mums patīk tavs kaķis, vai ne? Un tādā veidā skatoties, ko dara man draugi, es visu laiku redzu, kas ar viņiem notiek. Robeža starp mākslu un starp bildi, kurā tiek vienkārši fiksēts moments, ir minimāla. Tā robeža drīzāk ir tāda, drīzāk nevis tehnikā, nevis aparātā, bet saturā. Kas ir attēlots tajā bildē? Jo būtībā jebkurš cilvēks ir mākslinieks. Jo jebkurš, kurš paņem telefonu šodien rokās, kurā ir fotokamera, viņš ir mākslinieks, jo viņš rada zināmu saturu. Fotografēšanas sakarā gan tomēr neliekas, kā ar mobīlo telefonu fiksēts brokastojošs mājas kaķis vai sastrēgums stundas raisīts negadījums spējas izkonkurēt to, ko joprojām mēdzam dēvēt par profesionālu un mākslinieciski augstas kvalitātes fotogrāfiju. Nozīme ir tam cilvēkam, kurš to bildē, viņa privātajām zināšanām, attieksmē pret dzīvi un spējai šīs zināšanas ielikt tajā attēlā. Šī spēja ielikt zināšanas attēlā tagad kļūst vēl svarīgāk nekā gadus 20 atpakaļ, kad mēs varējām pārsteigt ar dažiem tehniskiem trikiem. Tagad mums daudz vairāk ir jādomā, piemēram, par kontekstu, par ideju, par visādām citādām lietām, kas to attēlu uztur pie dzīvības. Neskatoties uz laika diktētajiem noteikumiem, fotogrāfija joprojām paliek to žanru skaitā, kas visspilgtāk spēj fiksēt mirkli. Arvien vairāk rodas tādu, kas apguvuši lietojamās tehnikas pamatprincips, pēc dažiem simtiem uzņemtu bilžu eksotiskā ceļojumā lepni sāk dēvēt sevi par fotomāksliniekiem. Šie darbi, kas ir apgūti pēc schēmas, un viss notiks un viss patiešām darbosies, jo tehnika mūsdienās strādā brīnišķīgi. Bet viņi atradīsies kaut kādas tās lielās masas, kaut kādā stāvā, kaut kur viņi būs. Un ja šis cilvēks, kurš būs pēc schēmas, izgatavojas attēlu, un viņam tas attēls patiks, ja viņš neapstāsies un kustēsies uz priekšu tālāk, un viņam vajadzēs vēl labāk, tad viņš nonāks jau kaut kur. Bet to izdarīt ir ļoti grūti, jo masa ir milzīga. Fotografijas spēks ir tās idejā uzrunāt savu skatītāju. Mākslā visu nosaka autors, viņa pieredze un personība. Fotogrāfija kā māksla paliek izstāžu zālēs, uz kurām neviens nenāk. Tāpatās kā kino nepazūd, tāpatās kā laba fotogrāfija nepazūd. Ja? Viņa tikai pārvietojās citās, es gribētu teikt, dimensijās. Ja? Jo, ja kādreiz cilvēki pirka fotogrāmatas, ja? Tad viņš šobrīd arī šīs grāmatas nepērk. Mainās laiks. Aptaujājot zinātājus, labā ziņa visiem, kas vēlas izmantot jaunākās tehnoloģijas un iedziļināties pasaulē, kas prasa vizuālu koncentrēšanos un spēju ieraudzīt ikdienišķajāko neparastu, ir tā, ka žanra izteiksmes tronī galvenais ir saturs, vienalga vai fiksēts ar telefonu, videokameru vai profesionālu fotoaparatūru.